Dienas kārtībā ir 45 jautājumi. Uz sēdi nav ieradušies Monvīts Švarts, viņš atvaļinājumā. Kubecka Tatjana arī atvaļinājumā, Staņislavs Škesters aizņems laikam pamatdarbā. Sēdē piedalās arī no attīstības nodaļas Marta Vizule, juridiskās nodaļas Sandra Frančenko, Oskars Vasiljevs, Ilona Turka, attīstības nodaļas vadītāja Anna Jaudzema, Strūžanu pagasta paroldes vadītājs Vilis Tutins. Piedalās arī preses pārstāvis. Tātad sāksim ar pirmo jautājumu. Vai deputātiem ir kādi iebildumi pret dienas kārtību? Visiem ir izsūtīta gan elektroniski, gan uz papīra veidā. Tātad sākam ar pirmo jautājumu, ja nav. Par Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 6. augusta saistošo notiekumu numurs 57, par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 17. jūlija saistošos noteikumos numurs 33 par mazdrošinātās ģimenes personas statusa noteikšanu Rēzeknes novadā izdošanu. Ziņo Rita Žursdzinā. Priekšlikums papildināt noteikumus ar punktu 17 un runa iet par īpašumiem, kuri nav uzskaitē un kuri nav uzskatāmi un kuri ir uzskatāmi. Tur runa iet par zemi, par mežu un par transportu. Jautājums tika izskatīts sociālo jautājumu komitejā. No komitejas priekšlikums ir apstiprināt, vai ne? Jā. Kādi deputātiem ir ierosinājumi vai priekšlikumi? Nav. Tātad balsojam. Kas pār? Pret? Atturās nav. Paldies. Otrs jautājums par izdoto Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 16. jūlija saistošo notiekumu numurs 55 par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā. Precizēšana ziņo Ilona Turka. Tātad 2015. gada 16. jūlija ir izdoti saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā. Un pēc saistošo noteikumu izdošanas ir nosūtīti vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā atzinuma sniegšanai. Atbilstoši vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam ir nepieciešams redakcionāli precizēt saistošo noteikumu tekstu, kā arī divus punktiņus izņemt ārā. Un, respektīvi, saistošie noteikumi tātad sastāv no 3 noteikumiem. Pirmais noteikums nosaka šo te aizliegumu ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanai, otrais punkts nosaka termiņu, un man ir tikai 10 gadi, un trešais saistošos noteikumus, kuri zaudē spēku, stājoties spēkā šiem saistošajiem noteikumiem. Tas ir arī viss. Varbūt ir kādi jautājumi no attīstības komitejas? Nē, protams, ka diskusijas jautājumu. Nav jautājumu nav. Tātad varam balsot, jā? Kas pār? Pret? Atturās? Paldies. Tad ir bloks jautājumu no 3. un 11. ieskaitot par grozījumiem skolu nolikumos. Un te ziņos Juris Deksnis. Trešais jautājums ir par grozījumiem Ožlonas pirmsskolas izglītības iestādes Jāna Tārpiņš nolikumā. Grozījuma nolikumā saistīti ar divām jautājumiem. Tātad viens ir tas, ka no 1. septembra tiks realizēta speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Un otra lieta tiek precizēta adrese, jo atbilstoši likumdošanai nevar būt tikai ciema nosaukums, jābūt ir vai nu ielai, vai nu mājas nosaukumam, tā kā Bekšos ielu nav, tad ir nācis klāt vārds Dariņš, Bekši, Ozvanas Pagras Rēzeknes novads. Es atvainojos, ieradies uz sēdi arī ir deputāts Staņislavs Škesters. Paldies. Ir Lilija arī, vai tu turpināsi pats?
Par katru balsojumu, jā. Tātad par grozījumiem pirms izglītības iestāde Jāntarpiņš nolikumā. Kas par? Pret? Atturās? Nav. Lilija arī ir ieradusies, vai tu ziņosi to ko? Nē. Tātad nākošais par grozījumiem Piemiņu pamatskolas nolikumā. Tātad pārējo skolu nolikumi pārsvarā saistīti ar vieniem grozījumiem ministra kabineta noteikumos, kuros vairs nav noteikta obligāta projektu nedēļa, un tāpēc Piemiņu pamatskola izslēdz šo punktu no nolikuma. Ir kādi jautājumi, priekšlikumi? Tātad balsojam, kas par, pret, atturās, paldies. Par grozījumiem Gaigalovas pamatskolas nolikumā arī Gaigalovas pamatskola izslēdz šo punktu. Ir citi priekšlikumi? Tātad balsojam, kas par, pret, atturās, paldies. Tātad sestais par grozījumu Reiznes pamatskolas nolikumā. Reiznes pamatskola šo punktu izsaka citā redakcijā. Katru gadu skola patstāvīgi plāno laiku projektu norisē, par to saulēcīgi informējot izglītojumus viņu vecākus. Tātad kā projektu nedēļa kā tāda nav, bet iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu. Varam balsot? Jā. Kas par, pret, atturās, nav, paldies. 7. paragrāfs par grozījumu Verēmu pamatskolas nolikumā. Arī viņi maina šo punktu, tā kā Reiznes pamatskola līdzīgi. Un vēl kas ir Verēmu pamatskola no 1. septembra realizē speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Tātad šī programma nāk klāt. Ir kādi citi priekšlikumi jautājumi? Varam balsot? Par, pret, atturās, paldies. 8. paragrāfs par grozījumiem Bricāna vidusskolas nolikumā. Tātad arī viņi šo projektu nedēļu izsaka citā redakcijā. Ir citi priekšlikumi? Tad balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies. 9. paragrāfs par grozījumiem Lūcijas Rancānas Makašana Amatu vidusskolas nolikumā. Arī viņi izslēdz šo nolikumu punktu. Lūdzu, balsojam, kas par, pret, nav, atturās, paldies. 10. paragrāfs par grozījumiem Naltona vidusskolas nolikumā. Tad viņi šo punktu izsaka citā redakcijā līdzīgi kā iepriekšā minēja Reiznes pamatskolai. Un vēl Naltona vidusskolai nāk klāt šāds nolikuma punkts. Skola var īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas gan savas skolas, gan citu izglītības iestāžu pedagogiem, gan citiem interesantiem, jo praktiski arī Naltona vidusskola arī mēs diezgan daudz kursus organizējam. Ir kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies. Un 11. paragrāfs par grozījumiem Tiskādu vidusskolas nolikumā. Arī viņi šo projektu nedēļu izsaka citā redakcijā, līdzīgi kā iepriekšā minēju. Un vēl tas ir, viņi precizē vienu programmas nosaukumu. Un arī viņiem no 1. septembra tiks realizēta speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Līdz ar to vēl viena programma tiek papildināts nolikums ar vēl vienu izglītības programmu. Ir kādi citi priekšlikumi? Nav. Tad balsojam, lūdzu, kas par, pret, atturās, paldies. 12. Par Rēzeknes novada pašvaldībai piekrītīgas nebūvētās zemes vienības Rikavas pagastā ar kadastra apzīmējumu Kalnmalē 1 nomas tiesību izsoli. Lūdzu, ziņo Sandra Frančenko. Tikai Rēzeknes novada pašvaldībā, kas saņems Rikavas pagasta pārvaldes iesniegums, ir ierosinājuši rīkot nekustamā īpašuma pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli. Nekustamais īpašums ir 4 hektāri, kas atrodas Rikavas pagastā. Tik izveidota komisija 3 personu sastāvā. Finanšu komisija pastāvīgā komiteja ierosina lūgt domi izsoles komisijai nodrošināt informāciju publicēšanu par izsoli Rēzeknes novadas pašvaldības mājaslapā, kā arī izsole prezentās komisijai iesniegt apstiprināšanu Rēzeknes novadas domu.
Varbūt ir kādi citi priekšlikumi. Te par izsolēm tur faktiski tikai ar vienu piedāvājumu pietiek, ja publisko. Nē, nu, teiksim, ja mēs tik mājaslapā publicējam, tas pietiekoši ir? Vai, teiksim, pasa? Jā. Ne tikai mājaslapās, tur ir publikācija arī laikrakstā. Bet tā izskanēja, ka Nē, tur ir vienkārši bieži vien komisijas aizmirst, ka ir nepieciešama arī publikācija mājaslapā, kas ir obligāts ministru kabineta noteikums, kas nosaka, ka šī informācija ir jāpublicē tikai laikrakstos, bet arī mājaslapā. Līdz ar to tas ir tā kā atgādinājums. Paldies. Ir citi varbūt vienīgi jautājumi? tas, ka laikam droši vien tā tīri no termina viedokļa, laikam nevis mājaslapa, bet tīmekļa vietne. Nu, nezinu, normatīvos aktos lieto gan. Jā. Vēl ir kādi jautājumi, priekšlikumi? Tad balsojam. Kas pār? Pret? Atturās nav. Paldies. 13. Par kustamās mantas kravas furgonu Mercedes-Benz 310 pārdošanu mutiskā izsole ar augšupējušo soli Leņķu pagastā. Ziņojam, Sandra. Tika saņemts Leņķu pagasta pārveidas iesniegums ar ierosinājumu. Kustamās mantas kravas furgonu pārdošanu mutiskā izsole ar augšupējušu soli. Finanšu pastāvīgā komiteja būtu nodod apstiprināšanā Reizeknas novada pašvaldībai piedarošo kustamo mantu kravas furgonu mutiskā izsole ar augšupējušu soli. Noteikti nosacīto cenu 270 eiro. Izveidot komisiju 3 personu sastāvā. Komisija izstrādāt un apstiprināt izsoles noteikumus. Komisijai nodrošināt informācijas publicēšanu, kā arī komisija jau jāiesniedz apstiprināšanai Reizeknas domē rezultātus. Ir kādi jautājumi? Augšupējošs solis, cik tas ir? Mēs nenosakam viņu? 10% to nosaka. Ko? 10% to nosaka. Noliknā. Paldies. Vēl ir kādi jautājumi? Tātad balsojam. Kas par? Pret? Atturās. Paldies. 14. Par kustamās mantas pasažieru autobusa Setra S211 HD izsoles rezultātu apstiprināšanu Dricānu pagastā. Arī ziņo Sandra Frančenko. Dricānu pagasta pārvalde rīko izsoli 2015. gada 15. jūlijā tika iesniegts protokols. Izsolē piedalījās viena persona un pasažieru autobus tika pārdots par 1330 eiro. Līdz ar to komisija lūdza apstiprināt izsoli par notikušu un uzdot Reizeknas pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldei noslēgt līgumu, pirkuma līgumu ar izsoles uzvaldētājiem. Ir kādi jautājumi? Tad balsojam, kas par pret atturās nav. Paldies. 15. Par dzīvokļu īpašuma nodošanu atsavināšanai Dricānu pagastā. Ziņo Oskars Vasiljevs. Persona Dricānu pagastā, personas mantas atsavināšanas likumā 4. panta 4. daļas 5. punktu ierosināja dzīvokļu īpašumu atsavināšanu. Atsavināšanas ierosināšanai noteiktās prasības ir izpildītas, tāpēc domē tiesīga pieņemt lēmumu par dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanai, dzīvokļu īpašumu novērtēšanas komisijas izveidošanai nosacītās cenas noteikšanai, uzdodot novērtēšanas komisijai, iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanai domas sēdē. Ir kādi jautājumi? Tātad balsojam, kas pār pret atturās. Paldies. 16. Par dzīvokļu īpašuma nodošanu atsavināšanai Verēmu pagastā. Persona ierosināja dzīvokļu īpašumu atsavināšanu Verēmu pagastā. Atsavināšanas ierosinājumam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, tāpēc ir izpildīti visi priekšnoteikumi attiecīgā lēmuma pieņemšana. Proti nodot atsavināšanai dzīvokļu īpašumu, izveidot novērtēšanas komisiju un uzdot novērtēšanas komisiju iesniegt nosacīto cenu apstiprināšanu domas sēdē.
Jautājums par to novērtēšanas komisiju. Es saprotu, ka šie speciālisti jau diez vai novērtēšanas speciālisti īsti ir, kas komisijā ir, kā tā procedūra notiek. Tas ir kādai firmai, tad novērtēja vai kas? Komisijas darbs notiek sēdēs. Pirmajā sēdē tiek pieņemts lēmums par vērtētāju pieaicināšanu, un tad pēc novērtējuma saņemšanas tiek sasaukta vēl viena sēde, kurā komisija arī nosaka šo nosacīto cenu, un tad iesniedz to apstiprināšanu domas sēdē. Tā certificēta firma, ja? Jā. Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Tad balsam, kas par? Pret, atturās, paldies. 17. Par piekrišanu zemes iegūšanai pašuma Audriņu pagastā. Ziņo Sandra Frančenko. Tika saņemts Krievijas Federācijas pilsoņu iesniegums par piekrišanu dzīvokļu īpašumu iegūšanu īpašumā. Tika saņemts atziņas, kā arī Finanšu pastāvīgā komisija izvērtēja iesniegumu un iesniegumam pieņemot dokumentus. Līdz ar to nav šķēršu pieņemt, līdz ar to virza Reizes naudas domē pieņemt lēmumu dzīvokļu iegūšanu īpašumu Audriņu. Varbūt ir kāds jautājums? Jā. Man ir jautājums. Jūs teicat Krievijas pilsonis, ja? Jā. Vai tā kārtība tur nav savādāka? Nē, tāpēc mēs skatām tie, kas iegūst Latvijas pilsoņi, mēs neskatām domas sēdi. Mēs skatām domas sēdi tikai. Tas saistīts ar to atļauju? Uzturēšanas vai kā? Tas ir saistīts ar iegādi nekustamā īpašumā. Viņš dzīvo Latvijā, šeit? Jā. Nu skaidrs, jā. Vēl ir kādi jautājumi? Kas par? Pret, atturās, nav. Paldies. Līdzīgs jautājums ir par zemes iegūšanu īpašumā Čornais pagastā. Arī lūdzu Sandra Frančenko ziņo. Tika saņemts Ukrainas pilsoņa iesniegums. Pilsonis deklārēs Vēstures novadā. Viņš vēlas iegūt īpašumā zemi. Tika saņemts arī pagasta pārvaldes atzinums. Līdz ar to Finanšu komiteja izvērtēja iesniegumu un iesniegumu pievienotos dokumentus. Šķēršļu nav. Līdz ar to lūdzam pieņemt lēmumu par piekrišanu iegūt īpašumu zemi. Kāda ir platība? Tur ir maza platība, viņam garāžām. Kopēja platība 71,5 kvadratmetri. Vēl ir kādi jautājumi? No. Tātad varam balsot. Kas par? Pret, atturās. Paldies. Pieņemts. 19. Par piekrišanu zemes iegūšana īpašumā Maltas pagastā. Lūdzu, Sandra Frančenko. Krievijas Federācijas pilsonis iesniedz iesniegumu ar lūgumu iegūt īpašumā zemi. Tika saņemts Maltas pagasta pārvaldes atzinums, kurā minēts, ka nav šķēršļu, kā arī Finanšu pastāvīgā komiteja izvērtēja iesniegumu un iesniegumu pievienoties dokumentus. Līdz ar to pieņem lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanu īpašumā Maltas. Ir kādi jautājumi? Labi, tad balsojam, kas pār. Pret, atturās, paldies. 20. Par piekrišanu zemes iegūšanai ir īpašuma Ozolēnes pagastā. Ziņo Sandra Frančenko, lūdzu. Tika saņemts iesniegums no Krievijas Federācijas pilsonis. Viņa pārmājumā saņēma no Nākas zemi, bet viņai tas pats process ir jāiet cauri, līdz ar to tātad tika saņemts arī pagasta pārvaldes atzinums, izskatījot finanšu jautājumu komisija. Līdz ar to visi dokumenti kārtībā un pieņemt lēmumu par piekrišanu īpašumā Ozolēnes. Ir kādi jautājumi? Tātad balsojam, kas pār. Pret, atturās, nav. Paldies. 21. Par veļas mazgāšanas, žāvēšanas un gludināšanas maksas pakalpojumu apstiprināšanu Strūžānu pagastā. Ziņo Vilis Tutins, lūdzu. Strūžānu pagastā pārvalde lūdz apstiprināt maksas pakalpojumu tarifus uz veļas mazgāšanu un žāvēšanu 1 kg lats eiro 21.
cents. Tātad, un uz veļas mazgāšanu, žāvēšanu un bludināšanu 1,46 eiro. Tātad, tas ir izskatīts pastāvīgajā komitejā un ir pievienots arī aprēķins apakšā. Vienkārši jāpieraksta jums, tad tur ir, jā? Kas lūdzu? Nu, tur jums veļas mazgāšana un žāvēšana, tur 1,21 €, bet par kilogramu, tad ieliek tur. Jā. Nu, Tas ir par kilogramu vai par to vienu ciklu? Tā ir. Jā. Tad tu vienkārši jāieliek tā. Kilogramu. Nu, pateica, bet šī neuzraksta. Labi, tad pieliekam klāt tur. Lēmumā pierakstam. Par kilogramu. Ir kādi jautājumi? Nav. Tātad uz balsojumajam, kas par, pret, atturās, paldies. 22. arī skars Rūžānu pagastu, tas par pašvaldības transporta līdzekli Setra S309 kada izmantošanas maksas pakalpojumu apstiprināšanu Rūžānu pagastā. Lūdzu, Vilis, tu cinciņo. Rūžānu pagasta pārvalde griežas pie jums apstiprināt izmainītu tarifu mūsu transporta līdzekļu autobusa Setra S309 KD pakalpojumu sniegšanu. Sākot ar 1. oktobri. Tātad tika pārreikināti, tarifs tika pārreikināts sakarā ar nelielām cenu izmaiņām, kā degvielā, tā arī rezerves daļās un algām. Tātad viņš mainās netik daudz un lūdzam apstiprināt uz 1 kilometru €1,20. Bija viņš 97, mazliet. Ja? Tas ir, ja viņu oficiāli paskatās starp tādiem pat autobusiem blakus, tātad viņš ir viens no mazākajiem pagaidām. Tāpēc, ka nepeļņa tur nekas nav iekļauts, vienkārši ir. Jautājums, jā, ir jautājumi? Cik faktiski izmanto šos autobusus? Līdz šim izmantots? Viņu izmanto pavasarī un vasarā ļoti bieži, tāpēc, ka skolēņi ar to braukā pastāvīgi un ir ekskursijas. Tātad ziemā viņi izmanto mazāk, bet ir tāda lieta, ka cita transporta līdzekļa nav. Ar to izmanto arī pašdarbību kolektīvi, kuri brauc, mūsējie un arī viņu nomā. Es gribēju jautājumu, cik daudz mēs nomājam viņu? Jā, mēs viņu nomājam. Teiksim, Par dīkstāvi vai stāviešanu nav, vai nemainās tā cenā? Nemainās. Vēl ir kādi jautājumi? Par autobusu izmantošanu novads arī. Novads, jā. Mēs esam dāsni, kam vajag lūdzu. Kaimiņus apkalpot arī, jā, kaimiņus pagasts. Aha. Tātad varam balsot, jā? Kas par? Pret? Nav atturās, paldies. Paldies, godātie deputāti. 23. jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam Solenču pagastā. Marta Vizole ziņo. Izvērtējot Ciāmetras Reizeknas biroja vadītājai iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Lenču pagastā. Apstiprināt Ciāmetras iesniegto un izstrādāto zemes ierīcības projektu personas nekustamā īpašuma zemes vienības sadalīšanai divās zemes vienībās, piešķirt zemes gabalam numur 1 platībā 1 hektāru nosaukumu Rampa Dagalas un noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi lauksaimniecība un zemes gabalam numur 2 1 hektāra platībā nosaukumu Solaši un noteikti zemes lietošanas mērķi lauksaimniecība. Ir kādi jautājumi? Nav. Tātad varam balsot, jā? Kas par? Pret atturās nav. Paldies. 24. Par ierīcības projektu apstiprināšanu
Fiziskai personai nekustamām īpašumam Ozolēnis pagastā. Arī ziņo Marta Vizulē. Izvērtējot Cija Latvijas mērnieks iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ozolēnis pagastā, apstiprināt Cija Latvijas mērnieks iesniegto un izstrādāto zemes ierīcības projektu personas nekustamajam īpašumam pie ezera zemes vienības sadalīšanai divās zemes vienībās un piešķirt zemes gabalam numur 2,1 hektāra platībā nosaukumu izgāstune un noteikti lietošanas mērķi meža saimniecība un zemes gabalam numur 1 7,1 hektāra platībā nosaukumu pie ezera 1 un noteikti lietošanas mērķi meža saimniecība. Ir kādi jautājumi? Cik tam meža, viss mežs tur ir, ja meža saimniecība? Jā, dominējošā platība ir mežs. Paldies. Ir vēl jautājumi? Nav. Tātad balsam, kas par, pret, atturās, nav, paldies. 25. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Nautrēnu pagastā, nodokļu maksām piedziņu no fiziskas personas. Ziņo Sandra Frančenko. Tika saņemts zvērnāties izpildītājas pieprasījums, par nekustamā īpašuma izvērtēt pieprasījumu pārbaudot datus vienotajā sistēmā, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa sastāda 257,22 eiro. Līdz ar to izskatot jautājumu finanšu pastāvīgajā komitejā, pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāda piedziņu. Ir kādi jautājumi? Nav. Tātad balsojam, kas par, pret, atturās, paldies. 26. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Lūznavas pagastā. Nodokļa maksājuma piedziņu bez strīdu kārtība arī no fiziskas personas. Lūdzu, Sandra Frančenko. Tika saņemts zvērnāties izpildītājas pieprasījums par nekustamā īpašuma parādu. Izvērtējot iesniegumu pārbaudot informāciju vienotajā datu sistēmā, konstatēt, ka nekustamā īpašuma parāda summa ir 13,56 eiro. Līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bez strīdu kārtība. Ir jautājumi? Nav. Paldies. Tātad balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies, pieņemts. 27. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Pušas pagastā, piedziņu bez strīdu kārtība no fiziskas personas. Lūdzu, Sandra. Tika saņemts iesniegums no zvērnāties izpildītājas. Izvērtējot iesniegumu pārbaudot informāciju vienotajā datu sistēmā, konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa sastāv 49,54 eiro. Līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bez strīdu kārtība. Ir jautājumi? Nav. Tātad balsojam, kas par, pret, atturās, paldies. 28. Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Daunatas pagastā, maksājuma piedziņu bez strīdu kārtība no fiziskas personas. Lūdzu, Sandra Frančenko. Tika saņemts nekustamā īpašuma pieprasījums no zvērnāties izpildītājas. Izvērtējot pieprasījumu pārbaudot datu sistēmā, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma parāda summa sastāda 164,57 eiro. Līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bez strīdu kārtībā. Ir jautājumi? Nav. Tātad balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies. Līdzīgs jautājums ir par maksājuma piedziņu bez strīdu kārtībā no fiziskas personas Silmalas pagastā. Šeit arī tika saņemts zvērnāties izpildītāja pieprasījums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Izvērtējot pieprasījumu pārbaudot datus vienotajā datu sistēmā, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds sastāda 6,54 eiro. Līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu bez strīdu kārtībā. Ir jautājumi? Tātad balsojam, kas par, pret, atturās, nav, paldies. Analogs jautājums ir 30. Čornējas pagastā arī no fiziskas personas. Lūdzu, Frančenko. Saņemts zvērnāties izpildītāja pieprasījums par nekustamā īpašuma parādu.
Izvērtējot pieprasījumu pārbaudas datu sistēmā, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 114,39 €. Līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma parāda piezīmi bezpildes kārtībā. Ir kādi jautājumi? Nav. Tātad balsojam. Kas par? Pret atturās. Paldies. Pieņemts. 31. arī analogs jautājums par Griškānu pagastā, arī no fiziskas personas. Ka saņems nekustamā īpašuma nodokļa paziņojums no izvērtinātas tiesu izpildītājas, izvērtējot pieprasījumu pārbaudot datus, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 85,54 €. Līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu par nekustamā nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parādu piezīmi. Ir jautājumi? Nav. Tātad balsojam, kas pār, pret, atturās, nav. Paldies. 32. analogs jautājums, Maikuņkalna pagastā, arī no fiziskas personas. Arī tika saņemts iesniegums no zvērinātu tiesu izpildītāju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Izvērtējot pieprasījumu pārbaudot datu sistēmā, konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir 708,00 €. Līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parādu piezīmi. Jautājumi? Tātad balsojam, lūdzu, kas pār, pret, atturās, nav. Pieņemts. Paldies. 33. analogs jautājums, Ozolmužas pagastā, arī no fiziskas personas. Lūdzu, Frančenko kundze. Arī tiesa izpildītājas pieprasījums, izvērtējot pieprasījumu pārbaudot datus, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa ir 39,27 €. Līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma parādu piezīmi bezpildes kārtībā. Ir jautājumi? Ja nav, paldies, balsojam. Kas par, pret, atturās. Paldies, pieņemts. Tāds pats analogs jautājums, Sakstagala pagastā, arī no fiziskas personas. Lūdzu, Frančenko kundze. Tika saņemts zvērnās tiesu izpildītājas pieprasījums par nekustamā īpašuma parādu, pārbaudot datus, izvērtējot pieprasījumu, konstatēts, ka nekustamā īpašuma parāda summa ir 187,51 €. Līdz ar to lūdzu piedzīt nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezpildes kārtībā. Ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam, kas pār, pret, atturās, nav. Paldies, pieņemts. 35. par nekustamā īpašuma Silmalas pagastā, bezstrīdus kārtība piedziņu no, tātad būs jau juridiskas personas. Lūdzu, Sandra. Tika saņemts zvērnās tiesu izpildītājas pieprasījums par nekustamā īpašuma parādu, izvērtējot pieprasījumu pārbaudot datus, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma parāda summa sastāv 439,19 €. Līdz ar to lūdzu pieņemt lēmumu par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piezīmi bezpildes kārtībā. Ir jautājumi? Tātad balsojam, kas pār, pret, atturās, nav. Paldies, pieņemts. 36. par dzīvumas telpas īriešanas tiesību atzīšanu fiziskā personai Lenču pagastā. Ziņo Rita Žurdzina. Komiteja izskatījusi personas iesniegumu par dzīvumas telpas izīrēšanu un lūgums pieņemt lēmumu par dzīvumas telpas izīrēšanas tiesību atzīšanu personai un iekļaušanu to personu reģistrā vispārējā kārtībā. Ir kādi jautājumi? No. Komiteja nav jautājumu, arī viss kārtībā. Tātad balsojam, kas par, pret, atturās, nav. Paldies. 37. par dzīvumas telpas izīrēšanu Strūžānu pagastā. Komitejā izskatījusi personas iesniegumu par dzīvumas telpas izīrēšanu un lūgums par pieņemt lēmumu par telpas izīrēšanu personai Strūžānu pagastā. Ir jautājumi? No. Tātad balsojam, kas par, pret, atturās. Paldies, pieņemts. 38. arī analogs jautājums, arī Strūžānu pagastā. Lūdzu. Izskatīts iesniegums par sociālo
dzīvokļa izvērēšanu Strūžanu pagastā un lūgums pieņemt lēmumu par sociālo dzīvokļa izvērēšanu personai Strūžanu pagastā. Ir jautājumi komiteja? Nav. Tātad balsojam, kas par, pret atturās. Paldies, pieņemts. 39. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Strūžanu pagastā. Lūdzu. Komiteja izskatījusi personas iesniegumu, atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu un priekšlikums atjaunot personai sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteiktu laiku, ko paredz saistošie noteikumi. Ir kādi jautājumi? Tātad balsam, kas par, pret atturās, nav. Paldies. 40. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Strūžanu pagastā. Ir izskatīts iesniegums par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu personai Strūžanu pagastā un lūgums atjaunot īres līgumu un uz noteikto laiku. Ir kādi jautājumi? Tātad balsojam, kas par, pret atturās, pieņemts. Paldies. 41. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu arī Strūžanu pagastā. Izskatīts iesniegums par atjaunošanu sociālā dzīvokļa īres līgumu personai Strūžanu pagastā un priekšlikums atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteikto laiku. Ir kādi citi priekšlikumi? Tātad balsojam, kas par, pret atturās. Paldies. 42. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu fiziskā personai Strūžanu pagastā. Lūdzu. Izskatīts iesniegums par īres līguma atjaunošanu un lūgums atjaunot personai sociālā dzīvokļa īres līgumu uz noteikto laiku. Ir kādi citi priekšlikumi? Tātad balsojam, kas par, pret atturās. Paldies. 43. Par grozījumu personu reģistrā. Ziņo arī Rita Žurzina. Lūgums apstiprināt grozījumus personu reģistrā un tas jautājums saistīts ar 36. paragrāfu. Ir kādi citi priekšlikumi, iebildumi? Nav. Tātad balsojam, kas par, pret atturās. Paldies, pieņemts. 44. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ilzeskalna pagasta pārvaldei Jāne Gleizda dzimtas mājvietas labiekārtošanai un atklāšanas pasākuma organizēšanai. Šis jautājums tika izskatīts jau komitejās, gan kultūras izglītības komiteja, gan finanšu komitejā, un ir lūgums apstiprināt, iedalīt no neparedzētiem gadījumiem 3090 eiro Ilzeskalna pagasta pārvaldei. Uzsāktā projekta fotomākslinieka Jāne Gleizda piemiņas zīmes izgatavošana un uzstādīšana Ilzeskalna pagasta vecgailumos realizācijai. Vai ir kādi citi priekšlikumi vai iebildumi vai? Nav. Tātad balsojam, kas par, pret atturās, nav. Paldies, pieņemts. Un 45. Par aizņēmumu ņemšanu projektam Ilzeskalna pagasta pārvaldes administratīvas ēkas remonts. Līdz šai dienai nav īsti zināma summa, un sakarā ar to mēs šo jautājumu nevaram izskatīt. Ne valsts kase vēl nav devusi atzinumu, nekas nezinām. Tā ka kaut gan viņš bija izskatīts komitejā, un mēs atbalstījām viņu konceptuāli tikai bez summas, bet nevaram apstiprināt, jo summa nav zināma summa. Kad būs zināma summa, tad atgriezīsimies pie šī jautājuma izskatīšanas vēlreiz. Labi, atliekam. Tā tad visi jautājumi, kas tika iekļauti darba kārtībā, ir izskatīti. Visiem paldies. Sēdi pasludinu slēgt.